Labrīt, ir jau 7. dienas rīts. Vakarā tā arī kārtīgi nepēda. Kuņģis sastrēkojās. Šorīt, cerams, ka brokastis varēšu normāli uzēst, ir labāk. Bet jā, Gozo bija ļoti skaista. Bija šī diena sanāca par īsu. Temps nebija tik ātrs, cik varbūt tur vajadzētu pa to salu. Un pēdējā diena mūs lutina, nav arī tās brāzmas, it kā nesola. Tā kā iesim paēst un skatīsimies, ko darīt. Vai nu kaut kur brauksim, vai vismaz vajadzētu uz veikaliem, kādus suvenīrus sapirkt. Tā kā tā, jāizmanto dienu pilnvērtīgi. Dodamies vēlreiz uz basēm. Ir jau svētdienas pēcpusdiena, 1:00. Esam papeldējuši, pagulējuši, atpūtušies nedaudz. Kaut kas Kings of Kings jānopērk uzēst būdiņā. Un tad jāizbrauc pameklēt suvenīri un gardumiņi, kaut kas tāds. Nopirkām King of Kings salātiņus un bagetītes un jūras sāli uz mājām aizvest. Jāuzēd, tad jādodās uz veikalu. Iepērkam baigīs suvenīrus, tradicionālos miltus gardumiņus. Tā, esam atbraukuši uz Maltas akvāriju vēl pēdējā ceļojuma dienā. Esam akvārijumā iekšā. Viss notika strauji. Biļetes 16 eiro ar kapekām pieaugušiem. Esam jau pagrabstāvā. Te ir atrodams mazā aizivs. Baby shark. Tur var ielīst zem ūdens pasaulē. Jā. Vidusjūras zutis kaut kāds. Aizivju akvārijas. Kur visas aizivs pazudušas. Šitā. Megalodona izmēra. Pirānijas. Te ir zemūdenes simulators. Kaut kādu spiedienu tur var izbaudīt. Būs jāiet.
Akvārijums izteigāts, otrajā stāvā vēl nedaudz no Maltas, tā teikt, vispārējās informācijas. Nolaidos ar zemūdeni 500 metru dziļumā un nokrašojām. Bet kopumā, jā, pietiekoši neliels un interesants. Tā ir kaut kādi viļķi. Te ir uzskaitīti nogrimušie kuģi ap Maltu. Mirējiem varētu būt interesanti. Tāds bija neliels ieskats akvārijumā. Dieniņa mierīgi pavadīta. Jālaiž droši vien atpakaļ uz viesnīcu. Atpūsties. Gara nakts priekšā. Lidojums jau 6 no rīta, vēl mašīna jāatdod. Stabili 3 jau no viesnīcas jākustās. Braucam atpakaļ uz viesnīcu. Jāuzpilda mašīna, lai varētu dot. Kā parasti automātiskās stacijas un nevar gāzt, cik tā patīk jānorāda kaut kādas mistiskās summas. Degvielas cenas gan vismaz ir daudz maz solīdas, salīdzināt ar mūsu cenām. Redzēs, vai būšu trāpījis ar 50 eiro. Gandrīz saspiedu 50. Bet tur jau spiedu jau cik jau kādus 3 litrus iespiedu. Esam noslēdzošajās vakariņās. Otrās vakariņas, kuras es jau īsti neizbaudīšu. Knapi augļus un dārzeņus. Varēšu uzēst. Brokastīs tas pats un salāti arī pa dienu. Cerams, ka būs labi līdz mājām. Koferi jau daļēji salikti. Pulkstens jau 9. Iesim paskatīties vēl šovakar ir bingo vakars. Varbūt uzspēlēsim bingo viesnīcā. Visus citus vakars aktivitātes esam izlaiduši. Bet uz bingo vakariem mums parasti veicās. Kā redzēs, un tad jau gulēt un jāceļās. Spēlēsim bingo. 79. 7 and 9, 72, 62, correct. 7 and 1, 71, 71, 71, correct. 8 and 1, 81, 81, 81. Pulkstens 4:10 esam lidostā. Ar kādiem 2 kreisajiem pagriezieniem gāja diezgan ātri ar auto nodošanu un tikšanu uz lidostu. Brauciens bija lēnāks. Bet nekas, visu esam paspējuši vēl pusotru stundu līdz lidojumam. Bez 10:06, tā kādi 6 lidojumi, pilna lidosta, baigā jezda. Negaidīju, ka te tik daudz lidojumu tik agri. Baigais stūķis. Viss pilns un vārtus arī nepasaka vēl, kur iet. Visi vienā vietā. Nu, tā Malta līdz citai reizei. Kāpjam iekšā. 4:05, nē, 5:06 pēc vietējā laika. Jā, nu jau esam kādu brīdi mājās. Salīku Excelī kopējās izmaksas. Nu, sanāca kaut kas ap 2500. Nu, bija noteikti vairākas pozīcijas, kur krietni varētu ietaupīt šādam ceļojumam. Bet, nu, mums bija galvenais komforts, tāpēc arī baigi
taupīts nekas netika speciāli. Tad aplūkojiet, kādas tās mums ir sanākušas pa pozīcijām. Un jā, fonā drausmīgais laiks no +20-25 uz +7. Kopumā Malta ļoti patika, iesaku. Tiešām forša valsts sala. Bišķīt varbūt arī pietrūka laiks, lai visu apskatītu. Būtu pamatīgi jāiespringst mūsu gadījumā, lai viss izdotos. To mēs negribējām. Tāpēc arī ir apskatīts tas, kas ir. Un paldies, kas skatās līdz nākamajām reizēm.